Es īstenībā pieņēmu to izaicinājumu, jo man patīk šī cepura. Un tad ar šādu situāciju mēs dodamies uz Meksikas Grand Prix. Jīhā! Meksikas Grand Prix trase var lepoties ar savu vēsturi, tur jau ļoti ilgi notiek sacīkstes. Protams, pirmajā formulā ar nelielu pārtraukumu pa vidu. Tālāk mums tur ir viena no garākajām taisnēm F1 kalendārā. Garākā starta finiša taisne, ja nemaldos. Tas, protams, nozīmē, ka būs liels uzsvars uz DRS. Ja nemaldos, bija 3 punkti, un starp pirmo un otro DRS taisni mums ir tikai pirmo līkumu komplekss. Nu, un tad, protams, arī stadiona sekcija, kur mēs tad arī apsveicam uzvarētājus, ļoti jaukas bildes. Bet svarīgākais, ko atcerēties, ja nenotiek nekādi negadījumi, tad Meksikas Grand Prix parasti izvēršas par stratēģisku sacīksti. Arī fakts, ka šī trase ir viena no visaugstāk esošajām trasēm F1 kalendārā, tas arī var iespēlēt faktoru. Bet, nu, lielākais faktors priekš mums, tā sacīkste Meksikā, tātad vēlu vakarā. Cīņa par čempionu titulu mums sāk kļūt arī asa. Piastri ir kaut kāda veida lejupslīdē tagad. Pat grūti atminēties, kad bija pēdējā sacīkste, kad Piastri jutās stabili pārāks par Lando. Vai tā būtu bijusi Silverstone? Un es domāju, stabili pārāks, tā ka visu nedēļas nogali var redzēt, ka viņš vienkārši labāk brauc par Lando. Un interesants fakts. Piastri pēdējā sacīkstēs ir dabūjis tikpat daudz punktus, cik Sainz, un tas nozīmē, Lando ir lēnām un lēnām pietuvojies Piastri, kamēr kāds ir ātri un ātri pietuvojies viņiem abiem. Verstapens šobrīd ir absolūtā formā. Verstapenam kāds ir iedevis drusku paostīt uzsvaru, un viņš ir saķēris ar abām rokām, jo tagad atšķirības starp Verstapenu un Piastri vairs nav joka lieta. Tas nav, varbūt iespējams viņš var noķert. Tagad tas jau kļūst reāli. Un ja Russells vēl joprojām būs labā formā un turpinās pa vidu atņemt pāris punktus McLarenam arī, viņš to darīs vēl ātrāk. Vēl viena svarīga lieta, ko vērot nedēļas nogalē, ir pirmie treniņi, kur gandrīz visas komandas izmantos vienu rezerves braucēju. Mums ir ierastās rezervistu sejas, ir pāris jauniņie, izturības sacīgšo eksperti. Bet no jaunajiem braucējiem ir svarīgi divus pieskatīt. Arvids Lindblads brauks ar Red Bull. Viņš ir liels pretendents uz Racing Bulls vietu nākamgad. Kā arī Pols Arons no Igaunijas. Es nezinu, kur tāda ir, pirmoreiz dzirdu. Viņš brauks ar Alpīnu un runā, ka šīs testa sesijas varētu būt liels ietekmējošs faktors par to, vai viņš nākamgad arī varētu braukt F1. Jo Alpīns svārstās starp diviem – Kolopinto vai Arons. Bet, ja skatāmies uz visu nedēļas nogali kopumā, kas jūsuprāt notiks Meksikas Grand Prix, ieraksti komentāros. Un paldies par cepuri!